Labdien, klātesošie! Kā jau man pieminējis, pārstāvu uzņēmumu IT House. Un aprunājoties ar dažādiem pašvaldības pārstāvjiem un uzņēmumu pārstāvjiem, nonācām līdz idejai, kā neprogrammējot, veidot valsts un pašvaldību mājaslapas. 20 minūtēs pastāstīšu par pašreizējo situāciju pašvaldībās un novados, kā mēs to varam mainīt, kādi būs ieguvumi un ar ko sākt vispār, lai mēs virzītos uz priekšu. Un pašreizējā situācija ir tāda, ka tajā brīdī, kad pašvaldības izsludina iepirkumu par mājaslapas izveidēm vai pārveidēm, principā tiek atkal un atkal tiek ritenis izgudrots no jauna. Un tas ir tāpēc, ka pašvaldībām šīs lapas, viņas principā ir vienādas. Struktūra viņām ir vienāda un ir pat ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, kāda ir minimālā pakete, kas tām lapām, kas tur jābūt iekšā ir. Vēl viens moments ir tāds, ka šīs pašvaldības ir tikai dažas pašvaldības, kuras spēj nodrošināt ar sarežģītu funkcionalitāti, pieņemsim integrāciju ar Latviju LV pakalpojumiem vai ar iepirkumu uzraudzību biroju. Tās ir tikai dažas, jo mazākas pašvaldības nespēj to atļauties. Un kā mēs visu to varētu mainīt? Viena lieta ir, kad tai vajadzētu būt centralizētai vietai, piemēram, pašvaldība LV vai pašvaldība.gov LV, kur šīs pašvaldības var iet šajā lapā. Un līdzīgi kā Google lapas, kā veidot, pieņemsim, e-pasts, viņi var izveidot savu lapu, viņi norāda sev vēlamo domēnu vārdu, kādu pašvaldībā sauc, un ievietot saturu un pielāgot vizuālo noformējumu. Papildus tam viņi var norādīt šīs integrācijas savietojamības ar iepirkumu uzraudzību birojiem, Latviju LV pakalpojumiem. Tas tā kā ir skaidrs, un es pat pieļauju, ka šādas idejas jau ir bijušas un vienīgais līdz realizācijai nav tikuši. Ko mēs varētu darīt? Tas, ko mēs varētu izmantot, izveidot platformu, izmantojot atvērto kodu par bāzi un pateicoties komunai, jeb kopienai, kas ir apkārtai, attīstīt šo projektu. Iegūms ir tāds, ka pašvaldībām ir jādomā par saturu, jo tehnoloģija ir zinām, ka tehnoloģija mājaslapā sastāv tikai 20% no rezultātu, ko mājaslapas apmeklētājs vispār redz. Un pašvaldībām ir ļoti svarīgi domāt par saturu, kas tiek atstāts novārtā. Iegūms ir tas, kad ir savietojumiem ar citu institūciju sistēmām un beigās arī samazināts izmaksas. Ar ko mēs varam sākt? Mēs gribētu apzināties tos cilvēkus, pašvaldību pārstāvus un citus interesantus, kuriem šī ideja izklausās laba un kuri gribētu iesaistīties. Tad mums ir pagaidu mājaslapa pašvaldība.ithouse.lv, kur var izteikt gan vēlmes, ko gribētu redzēt no šī projekta, gan arī paši iesaistīties un pateikt, ar ko var iesaistīties. Un, lai sakot jaunumiem, var pierakstīties pašvaldība LV, sakot Twitterī mums. Tā ideja bija ļoti vienkārša un tas īsumā, bet tagad es varētu tā kā jautājumiem veltīt. Kā jau pašos pamatos, tam ir jābūt atvērtam. Bāzei jābūt atvērtam, lai tas viss varētu attīstīties, jo iepriekšējais runātājs arī teica, ka ja viņš pārvēršas par komerciālo, tad kopiena var no viņa samazinās vai pazūd. Tāpēc mēs viņu gribētu balstīt uz tādu kā ideju, un ir cilvēki, kas to velk uz priekšu. Bet, lai tas viss notiktos, ir jābūt iesaistē no valsts iestāžu, respektīvi darbiniekam vai ministriem. Nezinu, kam tur jāiesaistās, nav man kompetence par to, bet, jā. Tā kā, principā, komerciāls pamatā viņš nav vērsts uz komerciāli. Lai kaut kas notiktos, varbūt ir jābūt kaut kādiem pasūtījumiem, respektīvi, moduļu izstrāde, kas varbūt ka to var izdarīt tikai daži uzņēmumi, piemēram, kam ir šīs zināšanas.
piemēram, IT Alice vai Tieto Enator vai mēs. Bet pamatā doma, ka jebkurš programmētājs no valsts iestādēm var iesaistīties un var piedalīties šajā procesā. Tā doma.